Dzīves krāsošana ar lieldienu olu krāsām, bez mikroņu krāsnes, bez cepeša krāsnes. Un tā nepieciešamo lietu sarakstīns. Pirmkārtām dzija, kuras sastāvā liels procents dabīgā šķiedra. Man bija Alīs supervašs komfortsoks, 100 gramos 420 metri, un tajā ir 75% vilna, 25% poliamīds. Lieldienu olu krāsas. Man bija pulverveida un kapsulās. Olu krāsas mēs būtu arī želejās un tabletēs, bet par tām es nemācēšu teikt, kā noris šis process. 9% etiķis, ūdens, trauciņi. To skaits tik, cik krāsās krāsosiet dzīvu. Trauciņu vietā var ņemt arī pārtikas plēvi. Kociņi. Kociņi krāsu jaukšanai. Skaits praktiski tik, cik trauciņi būs. Katliņš. Man bija vokpanna. Obligāts noteikums cimdi. Un gāzes vai elektriskā plīts. Dzīvi no fices pārtin uz stingri nofiksētām tītavām šķeterēs. Jo garāka šķetere, jo garākas būs krāsu pārējas. Notīto šķeteri nofiksē vai nu ar savilcēju, man tāds nebija, es to nofiksēju ar drātiņu vai var arī ar rupjāku diegu. Tas ir nepieciešams vienkārši, lai šķeterē satītajā dzīja nesajauktos kopā un vēlāk būtu atpakaļ ērti satīt. Bļodā ielej aptuveni 30 grādu ūdeni, tik daudz, lai dzīves šķetere ieliekot, tā tiktu visa apsakta ar ūdeni. Un pievieno aptuveni 2/3 glāzes etiķi. Un dzīvu atstāja izmirkt. Etiķi liek, lai dzīves krāsu toņi būtu vienkārši spilgtāki. Es dzīvu mērcēju aptuveni 30 minūtes. Sajauc krāsas trauciņos ar ūdeni un ļoti, ļoti labi samaisa. Es ņēmu to pašu ūdeni, kurā dzīja mirka. Līdz ar to man bija etiķu ūdens un tajā izjaucu dzīvu krāsas. Aptuveni vienā glāzē ūdens iejaucu vienu pulverīti vai vienu kapsulu. Kārtīgi izmaisīju. Dzīves šķeteri ņem ārā no etiķu ūdens, to nospiež, bet neizgriež. Tad to liek krāsu trauciņos un ar cimdiem rokās ātri dzīvu mērcē bužina tā, lai krāsa tiek pie visas dzīves klāt, lai nepaliek nekur balti plankumi. Ja krāsošana netiek veikta trauciņos mērcējot, to var darīt arī izklājot dzīvi uz pārtikas plēves un lejot virsū krāsu uz dzīves, bet es mērcēju trauciņos. Atkārtoju iepriekšējo punktu tik reizes, cik krāsās vēlties krāsot dzīvu. Ja vēlties skaistas pārējas, nebaidieties, ka no viena katliņa sakrāsoties dzīve un otra, lai veidojas labāk dzīve pārējas, nekā paliek balti plankumiņi. Un ir pat vērts iemērt blakus esošās krāsas trauciņā. Lieldienu olu krāsas ļoti ātri mēdz sakrāsot dzīvi, aptuveni 10 minūšu laikā. Pēc tam krāsiņa būs vai nu uzsūkusies visa dzīvā, vai arī tā, kas būs palikusi, tā vienkārši vairs nekrāsos dzīvi. Arī mazos baltos plankumiņus tā vairs nekrāsos. Tad ņēmu dzīves šķeteri ar cimdiem rokās ārā no krāsu trauciņiem un liku tajā pašā vokpannā, kas man bija, un uzlēju virsū to pašu sākotnējo etiķu ūdeni. Dzīves krāsa praktiski nemainījās. Tālāk šo pašu vokpannu, vai jūsu gadījumā varbūt tā skatliņu, liku uz gāzes plīts vai elektriskās un karsēju, bet nevārīju. Tuvu vārīšanās temperatūrai, bet neuzmest burbuli. Tā karsēju 10 minūtes. Pēc tam to noņēmu
vokpannu, manā gadījumā no plīts, un atstāju, lai tā brīvi atdziest. Kad dzija tajā bija atdzisusi, es to paņēmu kārtīgi izskaloju, izmazgāju ar vilnas kopšanas līdzekli un liku dziju žāvēties. Sakrāsoto un izžuvušo dzijas šķeteri satinkam olā vai kūciņā, papriecē acis, vēl mazliet pajūsmo par rezultātu, un tad to noglabā dzijas kastē vai lieklietā. Un tagad daži mani ieteikumi no manas pieredzes. Ērtāk dzijas krāsošanu veikt pēc iespējas telpā, kurā ir maz cilvēku, kaķu, suņu, lai arī tos nenokrāsotu. Man visērtāk šo bija veikt laukos, vasarā, uz galda vai vēl ērtāk zālienā, jo arī galds nedaudz sakrāsojās. Cimdi ir obligāti. Mācos no pieredzes, jo pirkstus bija sakrāsojis uz vairākām dienām. Tie bija zili, neestētiski, ne īpaši skaisti. Tātad vispateicīgākais laiks ir silts un sauss, piemēram, vasara laukos, ideāli. Lai šķeterē iegūtu dažādu krāsu lāsumiņus, sajaucu sausu pulverīti vai arī atvēru kapsulu un sajaucu ar sāli sabirdināju. Un tad virdināju uz šķeteres. Šeit gan jāņem vērā, ka ir jāzina nedaudz, kā krāsojas krāsas un kādus toņus var iegūt. Piemēram, dzeltens un zils veidosies zaļš, oranžs un zaļš veidosies tāds brūnganīgs. Tādēļ ļoti labi zināt krāsu apli, krāsu mācības, bet vispārīgi visideālāk ņemt tās krāsas un toņus pēc sirds patikas, vēlmēm un ļauties iedvesmai un neiespringt uz varbūt rezultātu, bet izbaudīt procesu. Lai skaisti krāsojas un skaisti top.